Labdien! Mani sauc Anna Zaiceva, un šodien es pastāstīšu par mūsu kompānijas darbību šeit Latvijā un Norvēģijā. Mūsu kompānija sauc Valmont Helsevikar. Mēs meklējam medmāsas darbam Norvēģijā, un šeit Latvijā medmāsas izējušie norvēģu valodas kursi, pēc valodas apguves brauc strādāt uz Norvēģiju. Uzreiz pastāstīšu par tiem plusiem, kurus jūs saņēmat strādāt Norvēģijā. Pirmais, jums ir iespēja strādāt no vienam no visattīstīgākajām valstīm Eiropā. Otrkārt, jūs saņemat visas sociālās garantijas, kuras pienāk jebkuru Norvēģijas iedzīvotājiem. Un Valmont Helsevikar, tas ir Norvēģu kompānija, un atbilstoši tam jūs maksājat nodokli Norvēģijā. Un līdz ar to saņemat visas Norvēģijas sociālās garantijas. Un treškārt, labs atalgojums, atbilstoši jūsu izglītībai un darba pieredze. Ja jūs nolemat kļūt par mūsu darbinieku, tad svarīgākais apgūt norvēģu valodu. Iespējams, jums jau ir kaut kādas norvēģu valodas zināšanas, vai jūs jau esat strādājuši Norvēģijā. Tad nāciet pie mums, un jūs saņemat zināmas priekšrocības, un jums ir iespēja ātrāk kļūt uz jūsu jauno darba vietu. Bet, ja jums nav nekādas šīs valodas zināšanu, tad jūs varat atnākt pie mums uz kursiem. Kursi sākas septembra beigās un ilgst 8 mēneši līdz 31. mājam. 31. mājā jums ir jābūt pietiekami labi sagatavotiem, lai braukt strādāt Norvēģijā. Jo tur jums vajag sarunāties ar ārstiem, ar pacientiem, ar radiniekiem un, protams, ar kolēģiem. Vislabākie, kurie pie mums kursa laikā viņam tā valoda iet ļoti labi, tie brauc strādāt uz Norvēģiju jau marta beigām. Un pamazam tad paliek uz kursiem vēl labākie, labākie aizbrauka, paliek citi, tie arī braukt, pēc tam varbūt aprīļa beigām, pēc tam maijā, jau 15. maija vidū kaut kur, un 30 līdz 31. maijam visa grupiņa jau aizbraukuši strādāt Norvēģijā. Sākumā nodarbības notiek 4 reizes nedēļā. Viena nodarbība ilgst 3 stundas. Ja grupa ir liela, tad nodarbības notiek 5 reizes nedēļā. Kursi notiek Rīgā, bet tiem, kur dzīvo tālu no Rīgā, ir iespēja apgūt to valodu caur internetu. Mums nopirkta programma, ko no jums vajag, tad jums vajag tikai labas austiņas un labs internets. Tad jūs mājās sežat, klausoties jūsu pasniedzi, mācāties norvēģu valodu, schēma tāda paša, 4 reizes nedēļā pa 3 stundām, un jums būs tāda sajūta, ka jūs sežat klasē. Pēc tam jūs strādājat vēl, protams, papildoši mājās. Tagad parunāsim par kontraktu periodu, darba vietu un pārbaudes periodu. Kontrakts tiek parakstīts decembrī kursu laikā, bet tas stājas spēkā no 1. jūnija, kad kursi ir pabeigti un cilvēks gatavs strādāt Norvēģijā. Protams, ja jūs esat brauciet strādāt Norvēģijā kaut kur mārta beigā, tad kontrakta ir uzrakstīts, ka
kontrakts stājas spēkā tieši no tāda perioda, kad jūs esat gatavi, jums pietiekuši laba valoda un jūs esat gatavi braukt un strādāt Norvēģijā. Jā. Un kontrakts ilgst 24 mēneši. Pēc tam mēs esam gatavi pagarināt darba līgums uz izdevīgākiem noteikumiem. Jums izdevīgākiem noteikumiem. Tiem, kuri ir beiguši mūsu kursi, tiem ir pārbaudes laiks no 4 līdz 6 mēnešiem. Ja jums ir jau kaut kādas valodas priekšzināšanas un vai jūs esat jau strādājuši Norvēģijā, tad pārbaudes laiks jums būs noteikti īsāk. Kad jūs atbrauksiet uz Norvēģiju, sava darba vieta, tad jūs uzreiz nesāk strādāt patstāvīgi, bet iziet prakse ar vietu speciālistu vadība. Medicīnas sistēma Norvēģijā ļoti atšķiras no mūsu medicīnas. Šeit Latvijā, vispār Pribaltikā, tas mums ļoti patīk ārstēt pacientus, bet tur medicīna vērsts vairāk uz profilakse un slimības novēršanu. To jūs redzēt strādāt Norvēģijā un praktiski saskaroties ar šīs sistēmas specifiku jau savas prakses laikā. Slimnieku kopšanu un pārvietošanu ļoti atvieglo dažādas ierīces, speciālie lifti, krēsli un citi mehānismi. Visu to mēs varam jums parādīt internetā, bet darboties ar tiem jūs varat iemācīties tikai uz vietas. Un kad jūsu prakses vietas atbildīga persona dos par jums pozitīvu atsauksmi, kā jūs esat gatavi strādāt patstāvīgi, kā jūs esat jau pazīstami ar visiem pacientiem un saprotiet visu sistēmu, tad sākas jūsu pastāvīgais darbs Norvēģijā. Protams, mēs gaidām no jums, lai jūs pēc iespējams ātrāk apgūtu nepieciešamas zināšanas un prasmes. Tagad par darba vietu Norvēģijā, kur mēs piedāvājam darbu jums. Tātad pirmkārt mēs piedāvājam darbu pansionātas, otrkārt mājas aprūpē. Mums nedaudz, kaut kur 3% ir arī darba slimnīca, bet uzreiz pēc kursiem jums nebūs tik labā attīstīta norvēģu valoda, lai strādāt slimnīca. Pansionātas, tas ir darbs ļoti, ļoti interesants ar piemēram, vienai medmāsai tur aptuveni no 8 līdz 10 cilvēkiem. Un vēl ir palīgi, tādi kā masu palīgs un citi palīgi. Lai strādāt mājas aprūpē, jums jābūt vadītājs apliecībā. Un vispār vadītājs apliecība, tas ir atsevišķa saruna, tas ir ļoti svarīgi. Jo Norvēģija nav pārāk labi ar sabiedrisku transportu, un kādreiz starp reisiem ļoti liela atstarpe. Tātad, lai jums negaidīt to autobusu, mēs piedāvājam uz vienu māju, tātad uz 3-4 cilvēkiem, mēs piedāvājam mašīnu. Tas ļoti, ļoti ērti jums, jebkura laika jūs varat paņemt papildus maiņus. Jebkura laika jūs varat aizbraukt līdz darbam, tas varbūt
lietus līst, vai sniegs, vai ļoti augsti, tas jūs iziet no mājā, apsēžieties mašīnā un aizbrauksiet darbā. Un plus, tas būs papildus maiņas. Kādreiz cilvēks nestrādā tikai viena vieta, piemēram, tā paša pansionāta, bet arī mēs piedāvājam tādam pašam cilvēkam vēl darbo mājas aprūpe, un tas ir izdevīgi mums, ja tur ir papildus maiņas, tad jūs iet un strādāt, un tad, protams, tas ir izdevīgi jums, jo mēs visam braucam Norvēģijā strādāt un nopelnīt, protams, naudiņu. Nu, un vēl mēs sapratam, ka strādājot Norvēģijā, jūs esat tāli no savas ģimenes, draugiem un tuviniekiem. Līgumā ir noteikts, ka ik pēc 6 nedēļām jums ir iespēja atbraukt uz Latviju uz 1 nedēļu. Bet tās neattiecas uz vasara laika, jo šajā laika no 1. jūnija līdz 31. augustam ir ļoti daudz darbā. Un medmāsam jāatrodas Norvēģijā. Mēs esam interesēti, lai jūs atrastos Norvēģijā arī Ziemassvētkos un Jaunajā gadu. Tāpat un lielienas arī. Tā periodā jums ļaus labi nopelnīt. Jums pienākas arī atvaļinājums 5 nedēļas gada. Šo atvaļinājumu jūs varat sadalīt daļas un pievienot jūsu atpūtas nedēļai. Tātad jūs varat izmantot savu brīvu laiku pēc jūsu vēlme un vajadzību. Ja jūs nevēlaties izmantot savu brīvu nedēļu, jums ir iespēja uzaicināt savu tuvinieku, kura ceļu izdevumi arī apmaksā mūsu kompānija. Vienīgais noteikums šajā situācijā jums jāsaņem piekrišana no katra cilvēka, kurš dzīvo kopā ar jums. Ja? Mūsu firma sēdz ceļu izdevumi arī tajā gadījumā, ja jūs pēc 6 nedēļām negribēt braukt Latvijā, bet jūs vēlaties pavadīt jebkurā cita Eiropas pilsēta. Ja? Tad, lūdzu, mēs arī apmaksājam jums ceļu. Nu, un tagad parunāsim par vispatikumu mūsu sarunas daļu par darba algu. Tātad Norvēģiem un vispār mūsu kompānijām un vispār Norvēģijā darba alga medmāsam tikai auga. Ar katru gadu vairāk un vairāk. 2 gadus atpakaļ tas bija 175 kroni. Tagad šeit ir dati no pusgada atpakaļ, tad šeit mums uzrakstīts 190 kroni, bet šobrīd jau 192 kroni. Pamazam, bet viņa aug. Tagad medmāsa saņem 192 kroni, tas aptuveni 23 eiro par katru stundu. 50 krone vēl klāti jūs saņemat par sestdienu un svētdienu. Tas aptuveni 6 eiro klāt. Un vēl 56 krone jūs saņemat par vakaru un nakti. Tas aptuveni 7 krone vēl klāt. Vakars un nakts stundas viņam sakas no 17 vakarā un ilgst līdz 6 no rīta. Tad par katru vakara stundu jūs saņemat vēl papildus 56 kroni. Tad, ja jūs strādājat svētku dienas. Ja jūs strādājat, es atvainojos svētku dienas, kuru Norvēģijā nav tik daudz, uzreiz jums pat teikšu, ka tas ir tikai 17. mājas neatkarības diena, Ziemassvētkus un Lieldienas. Tad jūs papildus saņemat 133
5%. Tas aptuveni 450 kroni un, vai 55 eiro stundā. Ir tādi mēneši, kad medmāsa neizstrādā pilna slodze, un viņai ir 2 vai 1 maiņa nedēļa. Tad mēs jums garantējam minimālo atalgojumu. Viņa ir 19,5 tūkstoši Norvēģu kroni. Tas tāda saucama neuzstojkā, tas nozīmē, ka jūs atbraukuši Norvēģijā un jūs variet iedomāties, ja jums tikai 1 vai 2 maiņas nedēļā, jums nav pārāk liela darba alga, tad mēs garantējam, ka mazāk pa 19,5 tūkstoši Norvēģu kroni jūs nesaņemāt. Tas apmēram 2400 eiro per mēnesi. Ja? Ir tādi gadījumi, kad jūs aizbraukuši Latvijā, mums beidzas tur kontraktu, kur jūs strādājušie, un jūs sežat mājās Latvijā un gaidiet, kad mēs parakstīsim jauno līgumu, un par šo periodu, kad jūs sežat mājās un gaidiet to kontraktu jaunu, tad jūs saņemat Latvijas minimālo atalgojumu, viņa apmērā 7,5 tūkstoši Norvēģu kroni vai 900 eiro. Tātad šo algu jūs saņemat, kad jūs gaidītu jaunu uzdevumu, jaunu uzdevumu, kad jūs saņemat to minimālo atalgojumu. Tad atvaļinājuma nauda. Atvaļinājuma naudu jūs saņemat nākamā gada jūlija mēnesi. Piemēram, 2014. gada jūs aizbraukuši no 1. jūnija un strādājuši līdz 31. decembrim. Tātad jūsu atvaļinājuma naudiņu jūs saņemat 2015. gada jūlijā. Tas jūsu atvaļinājuma nauda būs aptuveni 10–11% no visas summas, kuru jūs nopelnuši 2014. gada, no 1. jūnija līdz 31. decembrim. Un tagad parunāsim par dzīves vietu un pārvietošanas par Norvēģiju. Tātad firma Noera lielu māju, kur ir katram darbiniekam ir sava istaba ar kopēju virtuve, vannas istabu un viesu istabu. Katram cilvēkam ir iespēja izmantot veļas mazgāšanas mašīnu, un internets ļoti bieži, tā māja, kuru noero mūsu kompānija, ir arī siltināta grīta un trauku mazgāšanas mašīna. Visas mājas Norvēģijā ļoti laba kvalitāte. Un jūs būsiet pārliecināti par to. Jums nevajag ņemt līdzi ne gultas vēļu, ne dvieli, ne virtuves sadzeves priekšmeti, tāpēc, ka tās viss jau tur ir. Par visu šo komfortā jums ir jāmaksā 6,5 tūkstoši jūs maksājat pārbaudes laika un 3,5 tūkstoši Norvēģu kroni jūs maksājat jau pēc pārbaudes laika. Un tagad parunāsim par pārvietošanas par Norvēģiju. Kā jau agrāk bija teikts, braukšanas izdevumus no Latvijas uz Norvēģiju un atpakaļ sēdz Valmont Helsvikar. Ja gadījumā jums vajag lietot sabiedrisku transportu, braucot no darba
no māju uz darbu un atpakaļ. Tātad par to jūs savāciet visi tie bilēti, ja, uzlimēt uz A4 formātu un atsūtiet pie mums uz ofisu. Un visi tie izdevumi būs, mēs atdosim par visiem tiem izdevumiem jums arī naudiņa. Nākamā mēnesī kaut kur pie algas jūs saņemat atpakaļ visu šo summu. Tāds pats attiecas uz mašīnas izmantošanu Norvēģijā. Degviela jāpērk pašiem, bet firmā nomaksā benzīna pirkuma čekus. Mēs ļoti priecātos, ja jūs izmantojat Norvēģijā savu personīgo automašīnu. Mēs sēdzam visas automašīnas transportēšanas izdevumus uz Norvēģiju, kā arī maksājam degvielas Norvēģijā. Un tagad mēs parunāsim par norvēģu valodas apguves kursu maksu. Vienam kursantam valodas apguves kursa cena ir 20,000 norvēģu krone. Bet kursants maksā tikai 7,500 norvēģu krone. Šī summa tiek sadalīta uz 3 daļām, un no katra darba alga un tiek atskaitīta no pirmās 3 algas. Tātad katra mēnesī jūs maksājat pa 2,500 norvēģu krone apmērā. Ja medmāsa saņem minimālo algu, tas ir 19,500 norvēģu krone, tad no šīs algas netiek izskaitīta summa par kursiem. Mazākā alga, no kuras izskaitīta maksu par kursiem, ir 22,000 norvēģu krone. Tātad mēs pie minimālas algas 19,500 norvēģu krone pieskaitām vēl klāt summu par kursiem, ja, un tikai no šīs summas 22,000 būs jūs samaksājat par kursiem. Pēdējo laiku vispār mēs praktizējam neņemt no pirmās 3 algas, lai atvieglotu adaptācijas periodu medmāsam, bet medmāsa maksā šo summu no pirmās atvaļinājumas naudiņas. Ja medmāsa nolem lauzt kontraktu, tad viņa apmaksā firmai atlikušo summu 12,500 norvēģu krone apmērā. Kur mēs piedāvājam, tieši Norvēģijā, kur mēs piedāvājam darbu. Šeit jūs varat redzēt saraksts ar mūsu galvenajiem klientiem. Galvenokārt mēs nodrošinām ar medmāsam novadi, kur atrodas no Trondheima un augstāk uz ziemeļiem. Tos visus jūs varat redzēt, kā jūs teicām, šajā sarakstā. Daudzi cilvēki baidas, ka Norvēģijas ziemeļus ir ļoti augsti, bet tas nav tā, jo blakus Norvēģija tiek Golfas straumē, un klimats ir līdzīgs Latvijas klimatam. Arī tumšas naktis nav nemaz tik tumšas, pateicoties spoža balta sniega pārpilnībai. Un kur vēl jūs varat redzēt tādu egzotisku parādību kā ziemeļblāzmu. Un tur jūs varat dzersiet no krāna tekošo minerālu ūdeni, elpot ar brīnišķīgu jūras gaisu un komunicēt ar draudzīgiem cilvēkiem. Bieži tiek uzdots tāds jautājums, vai es varu braukt kopā ar savu draudzenēm. Jā, principā mēs varam piedāvāt jums tādu iespēju, bet tas, protams, ir ļoti atkarība no tā,
kāds ir jums abam divam ir valodas līmenis, vai jums ir abam divam autovadītāja apliecība, un cik komforti jūs abas divas jūtiet tā vieta, kur mēs piedāvājam jums strādāt. Es domāju, vai tas būs lauki, vai tas būs liela pilsētā, jo vienam cilvēkam ir vairāk komfortabli strādāt liela pilsētā, un otram cilvēkam ir komfortabli strādāt tieši laukos. Un viena un otrā vieta ir sava plusi un savi minusi, jo, piemēram, kad jūs strādājat liela pilsētā, tur ir mazāk dialekta, bet lielāka konkurence. Laukos ir tieši otrādi. Tad tur ir ļoti stiprs dialekts, bet jūs esat viena medmāsa un, protams, attieksme ļoti laba attieksme pret jums. Un tagad es jums pastāstīšu, kas tas ir autorizācija un kāpēc viņa vispār ir vajadzīga. Autorizācija tas ir atļauja strādāt medmāsam Norvēģijā. Mēs palīdzam jums noformēt visi dokumenti un atsūtīt uz Norvēģiju. Bet ar katru gadu es uzreiz jums pastāstīšu, kā grūtāk un grūtāk dabūt to atļauju. Tāpēc, ka Norvēģijā droši vien ir pietiekoši daudz jau medmāsas, un ja feldšeram 3 gadus atpakaļ vēl viņi var saņemt to autorizāciju, ārstu palīgi un feldšeri var, bet no 2013. gada vairāk tādas iespējas nav. Viņi prasa tikai medmāsu diplomu. Ja no 2013. gada vēl medmāsa, kuram nebija darba pieredze 3 gadi no pēdējiem 5 gadiem vēl saņemat autorizāciju, tad no 2014. gada viss obligāti jābūt 3 gadam nostrādājušie jūs esat Latvijā no pēdējiem 5 gadiem. Tas neattiecas tiem medmāsam, kuri tikai pabeiguši medskolu. Tātad autorizāciju pēdējā brīža ļoti grūti dabūt, bet ir pozitīva puse. Autorizāciju jūs saņemat vienas reizes savu dzīvē, un viņa ir derīga līdz jūsu 70 gadiem. Tātad jums nevajag apstiprināt katrus 5 gadus. Jūs varat apskatīt savu autorizāciju un uzreiz redzēt to datu, kad jums būs jau 70 gadus. Vēl ļoti bieži man ir uzdots jautājums, bet cik es saņemu uz rokas pēc visiem atskaitam? Saricināsim kopā. Tad paņemsim vislabāko gadījumu, kad jūs nostrādājat 200 stundas mēnesī. Saricināsim šo summu uz 192 krone, un mums sanāk 38,400 norvēģu krone. Tas summa par stundiem. Plus uz 200 stundiem, kā parāda prakse, jums vēl būs klāt 5000 norvēģu krone par vakaru un sestdienam, svētdienam. Tātad kopā jums sanāk 43,400 aptuveni krone. Tas summa pirms nodokļiem. No šitas summas mēs atņemsim nodokļi. Tad jums sanāk 28,500 norvēģu krone. No šīs summas pārbaudes perioda mēs atņemsim 6,5 tūkstoši par mājokli.
Tātad mums sanāk 22,000 norvēģu krone. Un tātad vēl mēs atņēmam no šīs summas 2,5 tūkstoši norvēģu krone par kursiem. Un jums sanāk 19,5 tūkstoši norvēģu krone, tās jūs saņēmat pārbaudes periodā vai 2,3 tūkstoši eiro. Ja jūs atstrādājat tie paši stundi pēc pārbaudes perioda, tad pēc nodokļa izmaksām jūs saņemat 28,5 norvēģu krone. No šīs summas jūs samaksājat par mājokli 3,5 tūkstoši un jums sanāk 25,000 norvēģu krone. Tas aptuveni 3,000 eiro. Tas jums bija vislabākais rezultāts. Tagad paņemsim vissliktāko rezultātu. Piemēram, jūs nebija daudz darba, jūs saņēmat tikai minimālo algu Norvēģijā. 19,5 tūkstoši atgadinājums. No šīs summas jūs samaksājat nodokli, jums sanāk 15,000 norvēģu krone. No šīs summas jūs samaksājat par mājokli pārbaudes periodā un jūs saņemat 8,5 tūkstoši norvēģu krone vai 1,000 eiro. Vissliktākais rezultāts. Ja jūs, piemēram, pēc pārbaudes perioda saņemat šo pašu minimālo atalgojumu, samaksājat nodokli, jums sanāk 15,000 norvēģu krone. No šīs summas jūs samaksājat par mājokli 3,5 tūkstoši un jums sanāk 11,500 norvēģu krone vai 1,400 eiro. Atgadināju, tas vissliktākais rezultāts. Jūsu normāla alga būs starp šīm divām summām aptuveni. Šīs summas 22,000 kroni atgadināju, ka tikai no šīs summas jūs maksājat par kursiem. Tātad mūsu prezentācija jau beigušas. Tātad, ja jūs ieinteresēti nodarboties kopā ar mums Norvēģijā un strādāt Norvēģijā un braukt un nopelnīt, tad lūdzu es gaidu jūsu CV uz šito e-pastiņa auslīst@email.com vai zvaniet pa telefonu 270407727. Ļoti gaidu no jums jebkuras pozitīvas atsauksmes vai negatīvas. Ja jums pēc prezentācijas, jūs paskatiet šo prezentāciju, jums rodas kaut kādi jautājumi, lūdzu apskatiet šo prezentāciju vēlreiz. Un, ja tomēr šī jautājumi jums ir, tad lūdzu zvaniet, es obligāti atbildīšu uz visiem jautājumiem. Tad gaidīšu no jums jūsu CV. Visu labu jums! Paldies par uzmanību!